Eiropas brīvprātīgā darba projektā, ko koordinē Gulbenes pirmās pirmskolas izglītības iestāde, šobrīd aktīvi piedalās 2 jaunieši no Vācijas un Gruzijas. Viņi darbojās 4 Gulbenes novada iestādēs, kur pilnveido savas komunikācijas un sadarbības prasmes. Es ierados šeit pirms 2 nedēļām. Man ļoti patīk Gulbenes mierīgā vide. Esmu priecīga būt šeit kā brīvprātīgā, un man ir daudz plānu darbam ar bērniem. Mums būs daudzveidīgas aktivitātes, piemēram, gleznošana un matemātikas nodarbības. Izvēlējos šo projektu, jo pēc skolas vēlējos aktīvi darboties, lai atrastu sevi un attīstītu savas prasmes pirms studiju uzsākšanas. Šis projekts man šķita pievilcīgs, un līdz šim man tas ļoti patīk. Strādājot ar dažādu vecumu bērniem un pieaugušajiem, brīvprātīgie ne tikai paši apgūst jaunas lietas un attīstās, bet arī sniedz nozīmīgu ieguldījumu vietējās sabiedrības labā. Es uzskatu, ka tas ir ļoti liels atbalsts vecākiem. Vecākiem nav jādomā, vai viņš varēs samaksāt kādu pulciņu. Ir šī dzīvā valoda, kas ir pirmkārt katru dienu, un otrkārt tas ir tā dzīvā veidā. Tu ikdienā viņu lieto, un papildus vienreiz nedēļā viņiem vēl ir tādas papildus angļu valodas aktivitātes. At the kindergarten we do music lessons with the children, sport lessons. We have to bring our own projects. Bērndārzā mēs organizējam mūzikas un sporta nodarbības ar bērniem, kā arī ieviešam savus projektus un spēlējamies ar bērniem. Papildus tam mēs strādājam arī bibliotēkā, kur īstenojam dažādus projektus. Piemēram, vakar bija galda spēļu diena, kurā spēlējam dažādas spēles ar bērniem. Yesterday there was a board game day where we played games with the children. Now it's too difficult, Lai gan šobrīd ar bērniem ir diezgan grūti sazināties, jo vēl tikai mācos latviešu valodu, ceru, ka drīz to apgūšu tā, lai varētu brīvi komunicēt. Yeah, some older children already know some really good English. Daži vecākie bērni jau ļoti labi runā angliski, un ar viņiem ir jautri sarunāties. Savukārt ar mazākajiem bērniem bieži varam saprasties arī izmantojot žestus, un darbinieki palīdz ar tulkošanu, kas ļauj mums veiksmīgi sazināties. Translate, and then we can communicate really good. Brīvprātīgais darba projekts tiek īstenots no Eiropas Savienības Eiropas solidaritātes korpusa programmas, un katru gadu tiek uzņemti 5 brīvprātīgie jaunieši. Mūsu platīna vērtība ir mūsu ārzemju partneri, kas mums nu jau ir Vācijā, Austrijā, Itālijā, Bulgārijā, Gruzijā 2. gadu jau, un ļoti ceru, ka esam atraduši arī partnerus Ukrainā. Un ļoti gribētu uzņemt arī dot savu devumu Ukraiņu tautai un paņemt pie sevis arī Ukraiņu bērnu. Šīs projekts izceļas ar to, ka brīvprātīgajiem piedāvā iespēju aktīvi strādāt un iesaistīties dažādās aktivitātēs. Skatoties no šo jauniešu viedokļa, viņiem arī nav katra diena viens un tas pats. Viņiem mainās vide, viņiem mainās bērni, viņiem mainās skolotāji, jo šī projekta galvenais nosacījums ir neformālā mācīšanās. Šīs mācīšanās iespējas sniedz jauniešiem lielu ieguvumu. Viņi apgūst laika plānošanu, finanšu pārvaldību un gatavošanos nodarbībām. Projektā tiek nodrošināts arī atbalsts tiem, kuriem ir nepietiekams angļu valodas prasmes, palīdzot viņiem uzlabot savas valodas zināšanas. Šie jaunieši, mēs faktiski sakām, ka mēs ieguldām viņu Eiropas darba tirgū, jo pēc atgriešanās savā valstī viņi ir daudz konkurētspējīgi, daudz patstāvīgāki, emocionāli stabilāki un daudz neatkarīgāki. Eiropas brīvprātīgais darbs Gulbenes novadā norisinās jau kopš 2008. gada, un Gulbenes novada jauniešu centra bāze vadītāja Valērija Stībele bija viena no galvenajām šī projekta aizsācējām. Mūsu novads lepojas ar to, ka mēs esam otrie aiz Rīgas, kas visvairāk uzņem Eiropas brīvprātīgos. Un mēs pat vairs nevaram iedomāties savu dzīvi bez Eiropas brīvprātīgajiem. Mums šobrīd pašām jauniešu centrā ir viena meitene brīvprātīga, bet tūlīt oktobrī atbrauks vēl 3 brīvprātīgi, arī no Turcijas un Azerbaidžānas. Bet, pieņemsim, meitene, ko viņa patī dara ar jauniešiem, bet paralēli mēs viņu mēģinām integrēt sabiedrībā vai iesaistīties kaut kādās aktivitātēs, kas notiek Gulbene vai arī vispār Latvijā. Viņi labprāt brauc uz dziesmu dēļu svētkiem, arī piedalās visādos pasākumus. Un šeit šobrīd, viņa piedalās talkā, meža dienas talkā, un tad viņi arī redz, kas notiek kaut kas savādāk, kas nav viņa varbūt tur Turcijā.
Jauniešu centrs bāzi sniedz atbalstu arī vietējiem senioriem, palīdzot viņiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā gan ārzemēs, gan vietējā līmenī, organizējot dažādas aktivitātes, piemēram, sociālās aprūpes mājās.